Es gribētu šodien paskatīties tādus 7 piemērus no ķēniņa Dāvida dzīves. Kāpēc viņš bija tāds sekmīgs? Kas tad bija viņā tāds, ka ļoti jaunā derība atsaucās Jēzus pat nāca, viņš ir bieži teica, Dāvida dēls. Atceraties? Apžēlojies par mums, bija neredzīgie. Ja? Visu laiku tā kā tas Dāvids, un Dāvids bija pakalpojis pēc tam arī apustuļi, 13. nodaļa apustuļu darba grāmatā, pasties 22. pantā. Es esmu, Dievs saka, atradis Dāvidu, Isaja dēlu, vīru pēc sava prāta, kas darīs visu, ko es gribu. Tātad Dievs meklē, tas nemētājās pa labi, pa kreisi. Bija daudz ticīgi cilvēki. Isajam bija 8 dēli, un brīnišķīgi, skaisti un padzīvojuši jau. Dāvids bija jaunākais. Pat kad atnāca Samuels svaidīt par ķēniņu 16. nodaļā 1. Samuela grāmatā, tad, kad viņš skatījās uz Eliābu, Samuels teica, es domāju, ka šis ir tas, ko Dievs ir izredzējis. Un tad Dievs viņam saka, neskaties, kā skatās cilvēki. Cilvēki skatās uz seju, es skatos uz sirdi. Tad kaut kas bija šajā cilvēkā, varbūt pat tētis tā baigi pret viņu neatiecās ar tādu uzmanību, iedomājas, sasauc visu ģimeni, atnāks pravietis, ziniet, tas tāds wow, un uzaicina visus bērnus, vienu bērnu atstāja kaut kur ārā, lai viņš tur gana aitiņus. Un zini, tāda atstumtība, ka es neesmu ģimenes loceklis, neskatoties uz to jaunākais, neskatoties uz to, ka varbūt ne visur viņu aicināja, zini to, ka Dievam bija ļoti svarīga viņa sirds un Dievam bija plāns uz viņa dzīvi. Un tāpēc, ja Dievs kaut ko ir paredzējis, ja Dievs tālāk liek savu garu uz cilvēku, notiks lietas. Ja svaidījums ir atnācis, viss, tad, ja tu paliec tajā svaidījumā, ja tu veido tālāk attiecības ar Dievu, būs uzvar. Un tas arī ir teikts par Dāvidu. Tad, redzi, šeit ir teikts, ka es esmu atradis vīru pēc sava prāta, tad pēc sava sirds, kas darīs visu, ko es gribu. Es šo raksturvietu attiecinu arī uz savu dzīvi. Es saku, Dievs, kā es gribētu būt šodien cilvēks, kuru tu esi atradis, un kurš darīs visu to, ko tu gribi. Dāvidam viegli gāja. Viņš bija gan slavā, gan neslavā. Viņš gan bija popularitāte un par viņu dziedāja dziesmas, kā viņš ir uzvarējis 10 000, gan arī viņš teica, es sēžu kā vientuļš putns. Viņš saka, kas man dotu spārnu. Ziniet, ir jums tāds varbūt stāvoklis kādreiz, ka man gribētos no visa šitā, kas man notiek dzīvē, vienkārši aizlidot projām. Un viņam bija tāda stāvokļa, viņš gribēja vienkārši kaut kur projām. Bija grūti viņam, bija smagi, viņš ļoti daudz raudāja. Viņam bija ļoti lielas uzvaras fiziskajā jomā, bet bija ļoti lielas sakāves garīgajā jomā. Un nevienmēr tas, ka cilvēku ļoti spēcīgi Dievs lieto, saproti, tas nozīmē, ka uz viņu arī ies lielie dēmoni. Ļoti lieli sātniskie spēki, jo arī tur ir dažādi rangi. Tieši uz tādiem svaidītiem cilvēkiem ies ļoti liela uzbrukumi, lai šos cilvēkus abortētu, lai viņus neutralizētu, lai Izrēlam nebūtu nekādas svētības. Jo Dāvids dzīves beigās viņš lūdza, viņš teica, Dievs, es zinu, ka tu mani esi mazāko, vājāko paņēmis, lai svētītu savu tautu. Saproti, viņš apzinājās to, ka es tikai trauks, un ja šodien cilvēks saņem svētību, tas nav tāpēc, ka es varonis, tāpēc, ka Dievs mīl savu tautu, un viņš paņem, un viņš šodien lieto. Nekādā ziņā neskaties uz sevi, es jaunākais, es tur sieviete, es tur vīrietis, vai tad Dievs mani tur, es jau esmu atgriezies, Andrim labi, 18 gados viņš bija pie Jēzus nācis, bet man 50, man 60, ne no tā ir atkarīgs. Atkarīgs ir no tā, kā tu dzirdi Dievu, kā tu staigā Dievu priekšā, cik tev spēcīgi Dievs ir vajadzīgs, cik tu spēcīgi atzīsti savu arī vainu, ka tu esi grēkojis, ja? Un ko tu tanī brīdī gribi? Sauls, kad sagrēkoja, ja? Pirms Dāvida bija ķēniņš, Sauls arī bija svaidīts. Un tad, kad viņš sagrēko, viņam gribējās pagodināšanu, viņš negribēja būt tā kā pazemots Izraēla tautas priekšā. Un tad viņš teica Samuēlam, nāc ar mani un pagodini mani. Jā, es esmu grēkojis, bet nāc, es gribu to godu.
Un pasties, kas notiek ar Dāvidu. Dāvids arī ļoti bija sagrēkojis. Bet tajā laikā viņš teica, Dievs, savu svēto garu neatņem no manis. Tas ir tas, kas man dod šodien uzvaru, kas man dod šodien dzējoļus, kas man dod šodien lūkšanas vārdus. Ja manā dzīvē nav svētā gara svaidījuma, esmu pilnībā nulle, es neko šai dzīvē nevarēšu sasniegt. Ja? Kā 36. pantā ir teikts, jo Dāvids savai paudzei pakalpojis ir pēc Dieva prāta aizmidzis, guldīts pie saviem tēviem un redzējis iznīcību. Te kaut kā tā doma ir teiks, ka viņš nomira, tad, kad bija Dieva prāts, tad viņš nomira. Bet īstenībā, ka viņš pakalpojis pēc Dieva prāta, un tad viņš nomira. Tāda doma. Arī ir divi vēl krievu tulkojumi, es skatījos, Давид всю свою жизнь служил целям Божьим. Давид, otrais tulkojums, Давид в своем поколении исполнил Божий замысел. Un tādi ir tulkojumi. Un tad, kad Dāvids kalpoja, viņš pakalpoja un izdarīja visu, ko Dievs bija paredzējis, tad brīdī viņš arī aizgāja mūžībā. Tāpēc saproti, ja mēs šeit virs zemes neesam pastaigā. Par mums ir teiks, ka mēs esam kā karavīri, un neviens atrodoties kara pulkā nepienes ar dzīves darīšanām, lai patiktu kara kungam. Mēs šeit esam priekš tā, lai būtu kaut kāda misija, kaut kādas uzvaras, kaut kas būtu izcīnīts, un tāpēc mums ir tā Dieva valstība, un Sātana valstība ļoti spiežās uz šo Dieva valstību, bet, ja es teicu, ēles vārtiem, tātad Sātana valstībai nebūs tomēr uzvarēt. Tāpēc man ļoti patīkam būt ar Kristu, būt Kristu draudzē. Es zinu, ka mums būs uzvara. Neskatoties uz to, ka varbūt nāks grūti laiki, būs liela uzbrukuma, būs karu daudzināšanās, būs bada laika un vispārējais, bet es ticu, ka Dievs mūs īpaši vadīs. Dievs īpaši mūs sargās, bet tos sargās, kuri ir pilnībā nodevušies viņam. Tie, kuriem ir vajadzīgs viņš pats, pat ne viņa miers, pat ne viņa piedošana, pat ne viņa mīlestība. Man esi vajadzīgs tu, Dievs. Un, protams, Dievs ir mīlestība, kad viņš ir, tad, protams, tas piepildījums viss ir. Un tāpēc Dāvids pazina Dievu. Un es kā pirmo redzu, kas tad viņa dzīvē bija tāds īpašs, tas ir svaidījums. Ja? Var pierakstīt svaidījums. Un mēs par to varam lasīt 1. Samuela grāmatā, pasties 1. Samuela 16. nodaļa no 11. līdz 13. pantam. Tad Samuels jautāja Isejam, vai visi jaunekļi šeit bijuši, un viņš sacīja, vēl ir atlīdz tikai pats jaunākais. Bet tas ir avju gans. Tad te nav jautāts vispār, kas te kā strādā, cik te izglītība kāda. Viņš vienkārši pajautāja Samuels, vai visi šeit bērni ir. Tad Samuels sacīja Isejam, nosūtu un liec viņu atvest šurp, mēs neapsēdīsimies, iekams viņš nebūs atnācis. Tad viņš nosūtīja un lika to atvest, un tas bija iesārtiem, vaigiem, skaistām acīm un labu izskatu. Tad tas kungs sacīja, celies, svaidi to, jo tas ir viņš. Tad Samuels ņēma savu eļas ragu, un viņš to svaidīja viņu brāļu vidū. Un sākot no šīs dienas, tā kunga gars nāca ar spēku par Dāvidu un palika arī turpmāk uz viņu. Tad visu laiku nāca apstiprinājums viņa pozīcijai. Varbūt no sākuma tas tā kā nebija pamanām, bet tas, kas tur notika, tālāk bija redzams. Visas tās viņa uzvaras, visi uzbrukumi, kur gāja no Saula, jo divi svaidīti ķēniņi nevar būt. Šeit viņš bija svaidīts ar eļļu, ordinēts, ka viņš būs ķēniņš. Un tātad nevar būt divi ķēniņi, jo Sauls iepriekšējais ķēniņš, viņš negāja Dieva ceļus, un tad Dievs saka, es tev esmu izredzējis cilvēku labāku par tevi, kurš piepildīs visu to, ko es gribu. Un tad atkāpjas svaidījums no Saula, un svaidījums darbojās tagad Dāvida dzīvē. Neskatoties uz to, ka viņš jau bija svaidīts, Dāvidam bija tāda pazemības skola, jo tas Sauls, kurš bija no Dieva priekš jau noņemts nost, un Dievs bija paredzējis ko citu, šis cilvēks negribēja atdot savu pozīciju un sāka vajāt Dāvidu. Jo ziniet, ko svaidījumu var redzēt, un Sauls redzēja, ka šis cilvēks tiešām ir svaidīts, viņam viss izdodas, viņš ir jauns, varbūt nav tik pieredzējis kā es, bet Dievs ir ar viņu. Tāpēc to ļoti var sajust, vai ar to cilvēku ir Dievs, vai ar to cilvēku ir svaidījums. Svarīgi, ja, ka
nepazaudēt Dieva klātbūtni. Dāvids no tā laika saprata, ja, jo te teiks, no šīs dienas tā kunga gars nāca ar spēku pār Dāvidu. Kas tajā laikā izmainījās? Mēs neredzam, ka tur kaut kas īpašs būtu, ka viņš tur ietu kaut ko sludinātu vai kādā cīņā ietu, bet tieši tajā dienā viņš sajūta spēku, sajūta kaut kādu pārmaiņu. Es domāju, ka pirmais, ko viņš sajūta, tā bija, ka viņš gāja lūgt. Cita lūgšana. Es lūdzu, un man virzās sirds. Un, zini, svaidījums, viņš tevi virza uz tavu aicinājumu. Iespējams, ka tajā laikā viņš, kad sāka lūgt, viņam sāka sirds sāpēt par Izraēla tautu. Par to, ka mācās virsū dažādas tautas, filistieši un citi. Un viņš īpaši par to iedegās. Un viņa sirdi tas skāra, jo tad, kad Nehēmija arī ieraudzīja, ka viņam pateica, ka sienas Izrēlē ir sagrauts, tad Nehēmija saka, viņš sāka ļoti raudāt par to, viņš sāka pārdzīvot. Un tas parāda to, ka Nehēmija, tu esi svaidīts šim darbam, un tevi Dievs nākotnē tam lietos. Kad atnāk tavā dzīvē svaidījums, viņš tevi izvedīs, un tu būsi tur, kur tev ir jābūt. Ko galvenais? Nepazaudē attiecības ar Jēzu. Visu laiku esi kontaktā, visu laiku esi sadraudzībā, un dari, ko var tava roka darīt. Dari maksimālo priekš Dieva. Es nevaru labāk. Tā kā es varu, tā es arī no sirds Dievam kalpoju. Un kam vēl jābūt, lai svaidījums būtu? Ja? Par Jēzu ir teikts, tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību. Tāpēc tevi Dievs ir svaidījis. Kāpēc svaidījums tā kā zūd? Cilvēks bija tāds dedzīgs, viņš tā karsti lūdza, viņš par latviešiem, viņš tur par krievi, viņš vienalga. Viņš iestājas par cilvēkiem. Pēc tam var redzēt, ka viņam viņš dziest. Kaut kas viņa dzīvē ir atnācis, un tas parasti ir kaut kāds kompromiss. Un lai šī kompromisa nebūtu, es Dievam saku, Dievs dod, lai es ienīstu visu to, ko tu ienīsti. Ziniet, ka Dievs neienīst cilvēks. Viņš ienīst tikai grēku, kuru viņi dara. Tāpēc te ir runāts par kaut kādām darbībām. Dievs dod, lai, ja tas ir grēks, ja tie ir meli, vai tas ir internetā, dod, lai es ienīstu. Jo tur, kur nav tevis, es negribu, un tur, kur tu nerunā, es negribu to nemaz klausīties. Ziniet, mēs šodien daudz varam internetā klausīties, kaut kādus kočus, vēl visādas lietas, un tu saproti, es 3 stundas noklausījos un gudri runāju, bet nekas nepaliek. Bet tad, kad tu lasi Dievu vārdu, kaut kāds atsevišķi raksturvietas, viņas iekrīt tavā sirdī, un viņas radikāli izmaina tavu dzīvi. Grāmatās arī jābūt kaut kādai gara vadībai. Tieši šī grāmatiņa nonāk tavās rokās, un tu viņu vienkārši apēdi. Viņa viegli lasās, viņa tieši runā par tevi, un tu vienkārši uzpildies ar to visu. Tāpēc tas ir tas, kas nāk no svētā gara. Tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs esam Dieva pusē, esam svētajā garā. Un tad, kas būs? Tad Dievs tevi vedīs uz tiem mērķiem, kuri tev ir jāsasniedz. Un varbūt, ka būs tādi brīži, ka liekas, vai es to varēšu, vai es to spēšu, nomierinies. Kad es sāku skatīties uz sevi, es jūtu, no manas svaidījums sāk attiekt. Kad es zinu, ka esmu svaidīts, esmu aicināts, varbūt bija daudz darba, bija daudz skriešanas, liekas, nav tāda sagatavi, kā varbūt bija citas reizes. Bet zinu, ko man izvalkas? Svaidījums. Es vienkārši nogulstos, kā surferis, es noķeru to vilni, un man galvenais nostāvēt uz tā viļņa. Vienkārši tas ir garā. Un man Dievs dod vārdu, tu pats klausies un tu domā, es taču nebiju nemaz to gatavojis. Es domāju, ka arī Dievs to pieļauj mūsu dzīvē. Lai tu redzētu, ka tu neesi, protams, ir jāgatavs, protams, tur viss mūsu tur piepūls un viss pārējais, bet viss no Dieva žēlstības, ne no skriešanas. Un tu vienkārši to svaidību, tu to redzi, un tu tā būs. Esmu svaidīts, esmu aicināts. Un kad tu uz tā stāvi, redzēsi, Dievs vienmēr pagodina sevi. 1. Samuēla 18. nodaļā, 14. pāntā redzēja teiks tā, un Dāvids bija gudrs visos savos ceļos, un tas kungs bija ar viņu. Tas svaidījums ir kā Dieva klātbūtne, un kā var redzēt, kad cilvēks ir svaidīts, ja? Viņa rīcība ir gudra. Un Bībelē teiks, ka Dievs ar gudru roku, ar Dāvida roku vadīja Izraēla tautu. Tad, kad cilvēks ir svaidīts kā vīrs, kā sieva, ja, mēs kā vecāki, ja, tev vienkārši ir jūtamība, uz šo bērnu man vajag attiekties tā, uz šo bērnu man tā, tad tev Dievs dod pareizo valodu, pareizo rīcību, lai virzītu pareizi to, uz ko tu esi aicināts. Vai tas ir biznesā varbūt, ja? Tad kas ir svarīgs?
Svaidījums. Un cilvēks saka, man ir kaut kāds iekšējā intuīcija, kur vajag ieguldīt, vai kur kā. Un tas ir tas, kad mēs staigājam Dievu. Protams, to intuīciju arī bieži vien Sātans var dot, ja cilvēks slēdz derību. Viņš arī tur tā kā... Bet ja mēs esam kā kristieši, tad viņš dod to gara vadību, un tu vienkārši zini, man tagad nekas nav jādara. Man nekas, bet tagad ir laiks, ka man ir jāiet un jādarbojas. Tāpēc nevajag sevi nekad sodīt, tu domā, kad es biju jauns, es gāju uz ielām, es tur skrēju, es tur sludināju, bija darbība. Tagad es sēžu, laikam esmu augsts, palīdz laikam. Nē, tu vienkārši esi pieaudzis. Tagad tu negribi skriet ne pa labi, ne pa kreisi, tu gribi sevī sadzirdēt Dievu un darīt to, ko Dievs grib. Bet neizejot no viņa klātbūt, saprotiet? Tāpēc ļoti svarīgi, lai ir tā gara vadība, un kad ir tā gara vadība, tad tavā dzīvē nebūs tukšuma. Kad tu būsi kalpojis, tālāk tev būs tāds prieks, tāpēc, ka ne tu pats esi kalpojis, bet svaidījums, kurš uz tevis, viņš darīja savu darbu. Un to tu ļoti labi apzinies, to tu pats labi sajūti. Otrā lieta, kas ir ļoti svarīga, tā ir paklausība. Dāvids bija paklausīgs redzamajai varai, un tā vara viņa namā bija viņa tēvs. Ja, tad Isaijas viņam sacīja 17. nodaļā, 1. Samuela grāmatā, no 17. līdz 20. pāntam sākumam. Isaijas sacīja savam dēlam Dāvidam: ņem ēfu, grauzdētu vārpu un šīs 10 maizes un steidzies nonest tās brāļiem nometnē. Bet šīs 10 svaigās sieras šķēles nones tam virsniekam, kas par 1000 apmeklē savus brāļus un apjautājies, kā tiem klājas, un paņem arī kādas piemiņas zīmes no viņiem. Sauls un arī Dāvida brāļi, tāpat kā visi Izraēla vīri, pat laban atradās Terebinšu ielējā, jo viņi karoja pret filistiešiem. Tad Dāvids cēlās agri no rīta un atstāja avis sargam, ņēma savu nesamo, uzcēla to uz pleciem un aizgāja, kā Isais viņam bija pavēlējis. Var redzēt cilvēkus, kuri ir auguši, kuri progresējuši, viņiem nav dumpības gars, viņiem ir paklausīgs gars. Un tas, protams, ir saistīts ar Dieva pazīšanu. Ja? Dāvids pazina Dievu. Viņš saprata, ka viņam ir mājās autoritāte, un tā autoritāte, tie ir viņa vecāki. Bībelē teiks, godā savu tēvu un māti, tad tev labi klāsies. Tu ilgi dzīvosi. Gribi, lai tev slikti iet, gribi ātri nomirt. Neklausi vecāks, sauc māti par muļķi, tēvu par kaut kādu vēl pēdējo vārdu, redzēs to, ka nebūs izdošanās. Un tāpēc tas ir tas, kas mums palīdz. Man bija svarīgi mammu visu laiku tā kā cienīt, godāt. Neskatoties, kaut kādas es mīnus redzu, neskatoties to, ka es bērnību viņu visādiem vārdiem apsaukāju, es tiešām Dievam pateicu, Dievs piedod, ka es tā varēju mammu apsaukāt, ka viņa kaut ko man nenopērk. Pa Rīgas centru eju no mugurpuses viņai tur visu, ko viņa tik ietas, viņai tur, ka viņa man kaut ko nebija nopirkus. Es, protams, par to nožēloju Dievu un pateicu, Dievs piedod, ka es to biju tā teicis, darījis, jo es zināju, kā tēva un mātes svētība man tālāk dzīvē palīdzēs. Neskatoties, varbūt teica, baigi tur nav ticībā baigā, ja, tur tāds baigi tur Bībeli zinoši. Bet viena man bija svarīga, lai viņš pasaka, dēliņ, es tevi svētīju, es svētīju šo laulību. Ja? Jā, jūs domājat, bet man neticīgi, man nemaz tur neko nekā. Dievs tik un tā svēt, Dievs redz to situāciju. Bet ja ir iespēja, saproti, ja tev ir vecāki, ja es vienkārši jaunieši viss iedrošinu attiekties ļoti uzmanīgi pret savu māti, pret savu tēvu, zināt to, ka viņu vārdi jūsu dzīvē, viņiem ir ļoti liels spēks. Tāpēc, ja māte svētī, ja tētis var pateikt labus vārdus uz tavu dzīvi, ja, tas nostrādās. Dievs ļoti stāv par autoritāti. Viņš pats ir autoritāte, viņš pats ieceļ tās autoritātes tavā dzīvē. Un tāpēc, ja tu būsi paklausīgs, ja piemēram, ja sieva paklausīga savam vīram, vīrs paklausīgs Kristum, no Kristus svaidījums, plūs šī te eļļa, tātad ir tavā dzīvē piepildījums svaidījums. Un ja vīrs ir svaidījumā, es redzu, ka tas svaidījums pāriet arī uz manu sievu. Un sievas svaidījumā, tāpēc, ka tā eļļa, viņa tā plūst, tā kā rakstīts par Ābrahāmu, ka
Tā ir kā eļļa, tur teikts, ja, kur plūs no galvas uz bārdu un uz drēbju apakšmalas. Tad Dievam ir kārtība, kā tā eļļa plūst. Kāpēc bieži vien ir štopors? Kāpēc tu sievu šitā? Tāpēc, ka vīrs saka, sieva klausi vīru, bet vīriņ, tu paklausi Kristum. Saprot, mēs tā kā gribam pārlekt, tā kā sievu, tā kā redz rakstuvieta. Sievas, klausiet, redziet, viņam patīk šī rakstuvieta, ja? Bet īstenībā sieva saka, vīri mīliet savas sievas, jā. Tu esi paklausīgs, un tad viens otram norāda. Ļoti labi, ja mēs katrs ieņemam savu pozīciju, kas mums jādara, un daram to no sirds. Pēc Dāvids bija paklausīgs, un pēc tam mēs redzam, viņš saka, tu, Dievs, dari man paklausīgas pat citas tautas. Tad, kad ja es atnāku uz darbu, kāpēc man neviens neklausa? Kāpēc mani bērni man neklausa? Kāds tu esi īstenībā bijis? Nepaklausība, kā mēs arī tur tālāk 15. nodaļā mazliet pat iepriekš, tādā Samuēlā lasām. Tas reāli ir slikts gars. Un te ir teikts 15. nodaļā no 22. panta, un Samuēls sacīja tam Saulam, ja, vai tad tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem nekā par paklausību tā kunga balsī? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris un padevība ir labāka nekā auna tauki, bet nepaklausība ir kā buršanas grēks. Un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai. Ziniet, stūrgalvība, viņš vienkārši tā kā caur sienu. Un nav slikti, ka cilvēks ir neatlaidīgs, bet te ir konkrēti cilvēks galīgi garām, paklausi padomam, ieklausies. Nē, cilvēks ir sadomājis savu, viņš nespēja pat ieklausīties pie cilvēkiem zinošiem un varbūt vecākiem par viņu. Bet nepaklausība ir kā buršanas grēks un stūrgalvība līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Tādēļ, ka tu esi atmetis tā kunga vārdu, viņš atmetīs arī tevi un tu vairs nevari būt ķēnišs. Tas moments, ja? Tad trešais. Kas palīdzēja Dāvidam progresēt un iet tālāk un aiziet līdz dzīves galam, un viņam nebija nevienas cīņas zaudētas, viņam bija lēnprātība. Tas ir tik svarīgs mums katram. Jo cik ir bijis ja Anna stāstīja, tu sāk burkšēt kaut ko, vai durvis, viss ejiet, atstāja, pamatu, un parasti tas tādiem piemīt bieži zīdaiņiem. Tāpēc lēnprātība, tā ir atslēga, jo Sātans zina, ka priekšā ir sagatavots dāvans, ka kaut kur Dievs tev ļoti spēcīgi lietos. Tāpēc, ko viņš grib? Viņš tev sūta kaut kāds apvainotājus. Šis ceļš, kuru mēs ejam kristīgais, viņš šaurs ceļš. Tur ir tāda Dieva gara svaidījums. Ieba sieva piegāja pie Ieba grūtajā mirklī un pasaka, izsaki visu Dievam un nomirsti. Izsaki, pahuli Bogai umrī, tur teikts, ja, tā kā izsaki visu. Un tā gribās izteikt, es viņam pieznīšu, es viņam visu pateikšu, es par to draudzu uzrakstīšu internetā visu. Ja. Uzpļaušu un aiziešu, un uzvarētājs. Ja. Bet tie ir tādi ne bez Dieva pieļāvami tavā dzīvē. Es tieši pēc tam jauniešos kalpoju. Es tieši pēc tam, pēc kaut kāda laika, ar to vadītāju tur bija kaut kas noticis, jā. Viņš bija tā kā, un man saka, Andri, tu vadīji 77 jaunieši, tur mums bija 77 jaunieši draudzē, iedomājies. Veselu lielu, tu būsi vadītājs, man kaut ko divu, es tāds, jā, labi, es lūkšanā Dievs palīdzi. Saprotu, un ja es būtu tā kā saprotu, jo tieši Sātans jau darbojas ne jau ar sarkanā kostīmā, ar ragiem, viņš atnāk caur tādu kristietīti. Tu tikai neapvainojies. Es tev kaut ko pateikšu, tur par tevi bija kaut kas pateikts. Ja? Es tev pateikšu arī, ko es domāju. Un viņš tev tā pasaka vienkārši, un tev tā jau grūti, tu jau tā tulītās jau kritīs, un tev vēl tā bāh. Un tāpēc es redzu, ka tas bija Annas dzīvē. Ja? Anna lūdza Dievu un teica, Dievs, dod man bērniņu, man nav bērniņu. Viņš atnāca uz draudzi, uz baznīcu, viņa tur templī, viņa lūdza Dievu. Ja? Viņa tur knapi varēja parunāt, viņiem mutu knapi kusēs. Ziniet, ir tāds reiz, cilvēks tā ir pārguris, ir bijis tā. Tev muti var pateikt, Dievs, esi žēlīgs, Dievs palīdz, Dievs palīdz.
Un, zini, mums liekas, ka tās lūkšanas ir tās, aleluja, pateiksim savu. Un tās tiešām, ka visi rīb, un tad Dievs mūs dzird. Bet Elijam reiz Dievs parādīja to, ka viņš gribēja ieraudzīt Dievu godību. Un nogāja spēcīga vētra, un teiks, ka vētrā nebija Dieva. Atceraties, jā? Pēc tam zemestrīce, viss kratījās, un viņam saka, un zemestrīce arī nebija Dieva. Un tad tā kā tāda vēja pūsma tāda, krieviski, vieņie ķihava vietra. Un tur pēkšņi no tās klusuma sāka Dievs runāt. Mums bieži liekas, ja Dievs runā, tad mums jātrīd zemē. Dievs var sākt runāt ar Ānetu, vienkārši pieiet, un viņai Dievs kaut ko ieliks sirsniņā. Viņa vienkārši pāris vārdus tev pateica, un tas ir viņš, kas šodien runā. Ja? Tāpēc Dievs var dažādā veidā runāt. Un viņai bija pateikts, ak, tu tāda piedzērusies, kā tu atnāc šeit vispār uz templi, piedzērusies, tu muti knapi kustini. Es saku, nerunā. Un to teica priesteris. Zini, ka grūti pieņemt, ka tev priesteris, Dieva vīrs uz tevi kaut ko, ja? Un tad nevajag nerunāt tā. Esmu ļoti sieviete, kas ir nobēdājusies, jo man nav bērna. Un viņš viņai uzreiz saka, viņam pravietiskais vārds, ej, pēc gada tev būs dēls. Saproti? Atcerieties Sira Funiķiete, kurai arī meitiņa slimoja, un mācekļi saka, ej prom, tur nemaisi, un tad viņi kliedz, nē, palīdzi Jēzu. Un tad Jēzus saka, ko tu gribi? Viņš saka, es gribu, lai būtu vesela mana meitiņa. Un viņš saka, nav labi atņemt maizi bērniem un dot to suņiem. Un iedomājies, viņa saka, bet sunīši ēd drupačas zem kunga galda. To viņš teica, ka toreiz uzskatījās, ka pagānu tautas, ja, ka tie ir citi, kas nepieder pie Izraela tautas. Un es ticu, ka Jēzus visu runā to, ko cilvēks var panest, un tas būs par piemēru pēc tam nākošajām paudzēm. Iedomājies, ja viņu pagrieztos un pateikt, visi, da man nevajag šitāda te attiek, man nevajag, ja? Un viņi nebūtu saņēmusi savu svētību. Tāpēc lēnprātība palīdz tev iziet caur cilvēku nepilnībām. Varbūt tu kaut ko nepareizi saprati, kaut kā nepareizi ieraudzīji, nepareizi saklausīji, neredzēji kontekstu, neredzēji sirdi, ko es bieži cilvēkiem saku, lai mēs labāk viens otru saprastu. Mums vajag kājas viens otram mazgāt. Lai mēs saprastu, kas ar to cilvēku. Mēs maz viens otram kalpojam. Ja es pasēdētu ar to cilvēku, un es viņu labāk saprastu, tāpēc es zinātu, kāpēc viņš tā reaģē. Ziniet, es saku, piemēram, sieva vai vīrs, es viņai pateicu tikai šito, viņa man eksplodēja. Un mēs tā kā, jā, kāpēc tu sievu tā reaģēji? Viņš taču tikai pateica to, bet tu jau nezini konteksts, kas jau bija teikts iepriekš. Saproti? Un tāpēc mēs reiz tā kā, jā, tu sievu pārstāji šitā te runāt. Bet tu nezini, ka tas vīriņš, viņš jau visu laiku, viņš tā kā tā ar smaidiņu, viņš tā provocē speciāli. Tāpēc, ka tad, kad mēs viens otru labāk pazīstam, jūs esat bijuši pie Andra mājas, redzat, viņa tur šito, tā kā mana sieviņa. Viņš tā pateica, laikam viņš nebija izgulējies. Varbūt tanī dienā viņu vienmēr atrod. Tā kā mans aizstāvs, mans attaisnotājs. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka mana sieva garīgajā ziņā mazgā visu laiku man kājas. Viņa mani saprot. Viņa redz, kad es sasveicos, viņa zina, kas ir noticis, kā es jūtos. Viņa atrod īstāko laiku, lai ar mani parunātu. Viņa var ilgi perināt, ilgi gaidīt, lai zinātu, tagad viņš būs gatavs klausīties. Viņa zina, kādā tonītī vēl pateikt. Mans mīļais, ļubīmī, tāda maigums un tā. Ja? Jo pasties 17. nodaļā par pašu Dāvidu, jo viņš gāja uz Goliātu. Mēs runājam par izēju pretīm saviem Goliātiem, bet mēs šo momentu nepaskatījāmies. Tātad, lai tu gūtu priekšā uzvaru, nostāsies kaut kāds dusmīgais priekšnieks, nāks kaut kādas lietas, varbūt nebūs pat vienotība dažkārt komandā, bet uztver to ar pareizu garu. Jo paskaties, tūlītās pēc varbūt 2 stundām viņš uzvarēs Goliātu, un šis piemērs paliks uz visiem laikiem. Bērni svētdienas skolā zinās šo te stāstu vispār kā pirmo stāstu. Neticīgie cilvēki zinās, pat tur Usiks tagad teica uz to Fjuriju, es kā Dāvids pret Goliātu, un tu būsi uzvarēts pirms viņiem bija tā cīņa. Ja? Tas tā kā normāli publiski par to runāt, jo visi to zina, mēs saprot, par ko runā. Ja? Un iedomājies, tas varēja nenotikt.
Jo vecākais brālis Dāvida sacēlās pret Dāvidu, kurš atnāca ar visu sirdi un dvēseli pie savu brāļa apraudzīt, atnest viņam pāēst, jo viņš bija karā aizgājis. Viņš atnāca no savām maitiņām, kā mēs atceramies, Isais viņu sūtīja. Un te pasties ir teikts tā 28.30. pāns. Kad Eliābs, viņa vecākais brālis, dzirdēja viņu sarunājamies Dāvidu, ar šiem vīriem, tur ar citiem cilvēkiem, viņš jautāja, kas būs tam cilvēkam, kas uzvarēs to Goliātu, to lielo varoni, filistieti. Tad viņš iekaisa dusmās pret Dāvidu un sacīja, kādēļ tu esi nācis šurp? Kāpēc viņš dusmās iekaisa? Zini, kāpēc varbūt? Tāpēc, ka viņš bija tanī istabā, kur Dāvids bija svaidīts par ķēniņu. It kā Samuels Dāvidu svaidīja par ķēniņu. Un tanī brīdī Eliābs, it kā noslēgumā viņš gāja pie Eliāba, bet Dievs saka Samuelam nē. Un tanī brīdī Eliābs to visu redzēja, ka šis sīkais ir svaidīts. Un tāpēc, ka tāda bieži vien ir ģimenēs varbūt kaut kāda tāda konkurence, kaut kāda, ka tā kā tev pret. Un pasties te tālāk, viņam uzreiz dusmas pret Dāvidu un sacīja, kādēļ tu esi nācis šurp? Un kā ziņā tu esi tuksnesī pametis savu mazo āvju pulci? Viņš nebija pametis, viņš bija nodevis citiem cilvēkiem, sargiem, viņš bija visu pareizi izdarījis. Es gan labi pazīstu tavu pārgalvību un tavu nodomu viltīgumu, jo tu esi atnācis, lai noraudzītos kara darbībā. Tad tu esi viltīgs, tu esi vispār, es zinu tavu pārgalvību, es zinu, tu tāds viegprātīgs, tu tāds vispār, viņš tā kā viņu baigi pazemo, saproti? Un zini, kā varēja Dāvidam pacelties viss? Tad Dāvids sacīja, ko tad es tagad esmu izdarījis? Tas jau tik bija jautājums. Un viņš griezās no tā pie cita un teica tam gluži tos pašus vārdus Dāvids, jautājot. Bet šis cilvēks atbildēja tādiem pašiem vārdiem kā iepriekšējais. Dāvids tā dzird to braču, kur runājam. Viņš tur visu, viņam tur noteikti putas pa muti, kā saka, viņš tur viss. Viņš tā paklausās, zini. Un viņš aiziet tālāk un jautā, kas būs, kas uzvarēs. Un viņš iet, un viņam garas stāvoklis nav pazaudēts, viņš viss ir garā, viņš viss ir spēkā, viņš iet pie Saula, es viņu uzvarēšu, un viņam nav nespēka, viņam ir spēks. Tāpēc, ko es jums gribu ieteikt? Nestresojiet. Jo zinu, ka tu esi pastresojis, man viss apnicis, es šodien nekur nebraukšu, es palieku mājās. Cik mums ir bijis tādas reizes? Braucam tur uz nometu, uz Višķiem, atceros, man bija aicinājums, lai es tur sludinu visu dienu no rīta un vakarā. Bet pirms tam es nezinu, kas mājās notiek. Vienkārši bērni kaut ko dara tur, tāda nepaklaus, vienkārši. Es saku, mēs jau kavējam, man takš jābūt, man takš jāslud, jūs nesam, un kur tu, un tu viss tāds sēdies. Lūksim, pagaidām nē. Lūksim, nē, pagaidām nē. Izbraucam, braucam. Tagad varam palūgt. Jo tu zini, tev tur viss tādi viļņi, Un zini, kāpēc? Tur bija pēc tam rindas stāvējis, viņiem vienkārši kā pravietisko vārtu. Es nezinu, kāda reāli man tā Dievs tur lietoja, bet ja es tā kā būtu... Viss man apnika, viss es piezīšu, pateikšu, šodien nebūs, viss tā un tā. Savu pirms lielām svētībām ir liela uzbrukuma, atceries to. 4. Dāvida izpratni par Dievu. Kas ļoti svarīgs, lai mēs pazītu Dievu, Ka pāriet jau tādā līmenī, nevis, ka es ticu Dievam, bet es zinu Dievu. Zini, ticība Dievam, ka Dievs ir, bet ka tu zini viņu. Un cerēs, tu jūti cilvēku, ka viņš runā par Dievu, ka viņš tiešām to redzi, ka viņš viņu pazīst, ka viņš ar Dievu ir uz tu. Un tāpēc, tad, kad tu pazīsti Dievu, tad tu nebīsties kaut kādos bīstamos brīžos. Dāvids gāja pret Goliātu, un viņš teica, ka es stāvu Dievu priekšā, un Dievs nodos tevi manās rokās. Tad viņš pazina Dievu, kurš bija lielāks par šo Goliātu. Un viņš zināja, ka Dievs man šeit ir atvedis, un Dievs man iepriekš bija devis uzvaras. Tāpēc ļoti svarīgi pazīt Dievu. Nevis dieviņu, nevis to, ka, vai Dievs varēs, vai Dievs spēs, Izraēla tauta, atcerieties, viņi teica, vai Dievs varēs dot mums mannu tuksnesī, vai Dievs varēs iedot ūdeni. Un viņi kārdināja Dievu, tad, kad tu saki, vai tad Dievs var kaut ko šeit mainīt? Ja Dieva prāts ir, Dievs var mainīt, tāpēc jāpazīst Dievs.
Viņš ir ļoti liels un ļoti spēcīgs. Un tad, kad tā ir, tad tu esi droši iet uz kaut kādiem tādiem projektiem, tad tu ko? Tad tu vispār. Jā, Dievs ir līdzis manā sirdī. Vienkārši svētais gars mani ved un mums notiks un varēsim un izdarīsim. Tāpēc, ka es tādu Dievu pazīstu, kuram viss ir, tikai galvenais, vai tā ir Dieva griba. Tas arī ar šo ēku, kad mēs runājam par daudzām lietām, kad es, piemēram, par to runāju. Tu taču tāds, tu taču šitāds, tev taču cilvēki pats cenšas apstāt, tu taču tur, tas tev ir problēmas, tev jau tā visa kā pietiek, ja? Bet tu saki, nē, jāiet uz to. Un tas ir tā kā liekas pāri maniem spēkiem, bet man ir spēks no Dieva, un Dievs palīdzēs to visu paveikt. Un redzēsiet, ka Dievs darīs. 5. ļoti svarīga īpašība, kas bija Dāvidam, kam jābūt mums, lai mēs būtu cilvēki pēc Dieva sirds, lai mēs būtu uzvarētāji, tā ir pazemība. Te jau es izskanēju, dzirdēju, pazemība. Un pazemība tā nav, ka es tāds pazemīgs nosēžos pēdējā rindiņā un es nekalpošu un es tāds pazemīgs, bet pazemība tā ir pirmkārt cilvēks, kurš ir lūdzējis. Tas ir viņš pazemīgs, tāpēc viņš laiku ir atkarīgs no Dieva, viņš pats nevar. Nu, tu ko pats nevari? Andri, tu nevari, tu stāvēt, es lūdzu, Dievs dod man vārdus, lūdzu, Dievs, man bija starp citu vēl tēmas, es tā kā, kuru Dievs, kuru, man tā kā, kuru tuvāk, tas sludinātājiem ir grūtāk, ja, tik daudz ir tēmas, man tā kā es vairāk sagatavojis esmu, bet Dievs tad kura tur vēl tā pēdējais tiešām. Un kas ir? Tas, ka bez Dieva nevari. Ja, tad tu lūdz. Tad viņš vienmēr lūdza padomu 2. Samuela 5. nodaļā, no 17. līdz 25. pantam. Viņš lūdza Dievam gudrību, kā viņam cīnīties ar filistiešiem. Otrā lieta vēl pie tās pazemības, ka viņš lūdza, viņš izsūdzēja grēkus. Ja, cilvēks, neskatoties to, ka viņš ir daudz uzvaras guvis, ka viņš ļoti populārs, tā ir tā problēma, ka mēs esam ļoti slaveni, mēs esam ļoti tādi pazīstami, un ko es tagad te lūkšu kādam piedošanu, Dievs, tu taču man ļoti spēcīgi lieto, bet Dāvids mācēja dziļi, patiesi lūgt Dievam piedošanu par to, ko viņš izdarījis. Ja? Jo ziniet kā, kilometru vai attālums mērās metros un kilometros. Svars kilogramos, gramos, tonnās, ja? Grēksūdze patiesīgumā, nožēlā. Un viņam bija tā, ka viņš patiesīgi, viņš 32. nodaļā psalmos no 1. līdz 5. pantam, ja, Dāvida dziesmu pamācībai, svētīgs, kam pārkāpumi piedot, kam grēki nolīdzināti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevajag, kamēr es klusēju, mani kauli panīka. Un man bija jāvaid cauri dienu, jo tava roka smagi gulās uz mani dienām un naktīm. Man spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. Un tad viņš saka, tad es atzinos tev savos grēkos un neapslēpu savus vainas. Es sacīju, es izsūdzēšu tam kungam savus pārkāpumus, un tu piedevi manu grēka vainu. Ja, tad viņš atzina, viņam ir kļūdas, viņš nes to Dievu, viņš no sāka klusēja, bet viņš redzēja, ka nav izdevīgi klusēt, kad es žūstu, man ir vajadzīgs Dieva spēks. Jā, tātad viņš arī bija pazemīgs tādā ziņā, ka viņam bija uzbrukumi. Jā, bija tāds cilvēks Šimejs. Atceraties, kad viņam grūti gāja, tad izgāja viņam ceļā Šimejs, 2. Samuela grāmata 16. nodaļa, kas var pierakstīt no 5. līdz 13. pantam. Un viņu lādēja ar visādiem vārdiem, ka tu asinskārīgais vīrs, tā tev arī vajaga, tā tev tagad Dievs tiesā, un viņš gāja un klusēja. Un ir tādi brīži, kad vienkārši tev nevajag iet cīņā, tev nevajag neko šim cilvēkam pierādīt. Un tad viņš teica, kad viņam saka, viņam palīgs, varbūt es iešu un šim sprāgušajam sunim galvu nocirtīšu. Viņš saka, atstāj. Es zinu, ka Dievs to ir pieļāvis, un Dievs viņa lāstus pārvērtīs par svētību. Ja? Tāpēc es zinu, ka neviens nenolādēs, neviens neko neizdarīs pretīm tam, ko Dievs ir lēmis, kā vienīgi es pats. Ziniet, neviens tavu autoritāti nesagraus, kā vienīgi tu pats. Var tevi lādēt, var tevi apsaukt kaut visas atsautos. Vā. Bet ja cilvēks stāv, un viņš, jūs tādu, un viņš tā kā pretīm, viņš tā kā pretīm, un tu skaties,
kaut vai viņš būtu paklusējis, būtu super. Bet atvēra savu muti, sāka vēl kaut ko teikt, sāka tur aizstāvēties, sāka kaut kāds vārds vēl, wow. Un es domāju, it kā viņam bija taisnība, it kā jā, viņš nebija vainīgs, bet priekš kam viņš tur šitā un domā, būtu labs piemērs, būtu, jā. Tāpēc Dāvids bija šajā ziņā tā, wow, viņš varēja, un līdz savam laikam, pēc tam Dievs viņu atkal pacēla, un ar to cilvēku, protams, pēc tam bija slikti, to jau Salamans izdarīja. 6. Ļoti svarīgi, Dāvids attiecās pret cilvēkiem ar cieņu un it īpaši pret svaidītajiem. Atceraties? Tātad attieksme pret svaidītajiem. Tātad bija ļoti uzmanīga attieksme. Viņš nelādēja Saulu, viņš zināja, ka viņš ir Dieva svaidītais cilvēks. Ja? Tātad te ir tā lieta, jā, mēs saprotam, svaidītie nav pilnīgi Sauls, viņu vajāja. Bet viņš nekādā ziņā publiski nesāka vākt pret viņu kaut kādus cilvēkus. Viņš viņu tur nepazemoja, viņš tur uz viņu tur čatā nerakstīja. Viņš pat, ziniet, bija viņam tāds moments, 1. Samuela 24, 6, 7, ja? Bet vēlāk Dāvidam sirds, jo strauji lēca krūtīs, tādēļ, ka viņš bija nogriezis apģērba stūri, kas piederēja Saulam, kamēr Sauls tur bija alā un bija viņam tāda pauze, tajā pauzē Dāvids klusietēm piezagās un nogrieza apģērba maliņu. Jau nogrieza, jau mazlietiņu, varbūt fiziski viņam neko nes, bet apģērba maliņu. Un tā rakstīts, ka viņam sirds sāka lēkt iekšā. Un viņš teica saviem vīriem, lai tas kungs man no tā pasarg, ka es, ko darītu savam pavēlniekam, tā kunga svaidītam, ka es pret to nekad nepaceltu savu roku, jo viņš ir tā kunga svaidītais. Viņš saprot, ka jā, cilvēki var būt nepilnīgi, bet tomēr viņi ir svaidītie. Tomēr es neiešu tur neslavu celt visu apkārt. Ziniet, viņu dar šito, kā viņi ar mani apiet, ziniet, tur visu tur pastāstīšu, es vēl visu, ko zinu, es jums tos visu izstāstīšu, es viņam atriepšu. Tikai savu ļaunumu izdarījis. Ja? Tad noliec Dievu rokās, ja tur ir kaut ko ar tiem svaidītajiem, kaut kas nav riktīgi, ja? Bet kaut kādu neslavu celt, tas tikai bieži vien sātnam uz roku, un tas nenes svētību tev. Mēs redzam, ka pat tad, kad Sauls nomira, arī pat tad Dāvids teica, nerunājiet starp filistiešiem tas, kas notika ar Saulu, ar Jonatānu viņa dēlu, jo viņi bija stipri, viņi bija spēcīgi, tie ir Izraēla varanie. Viņš mācīja pat pēc nāves ļoti pareizi runāt. Tāpēc, ka viņa sirdī nebija nepiedošanas, viņš bija pilnīgā pazemībā. Un pēdējais, 7. Viņš uzskatīja sevi, ka viņš nav īpašnieks nekā, viņš ir tikai pārvaldnieks. Ja? Tad viņš saka, es neesmu īpašnieks, esmu pārvaldnieks. Ja? Tad man nepieder mana dzīve, man vispār nekas nepieder, man Dievs ir iecēlis, man Dievs to visu ir devis, un es gribu to visu lietot viņa valstībai. Dāvids slavas dziesmu dzied, viņš saka Dievam to, kā Dievs viņu vadīja. Un Bībelē teiks, ka raudzīsimies uz šo ticīgo dzīves galu un līdzināsimies viņu ticībai. Ja? Tad man viņš ir autoritāte, pēc ka viņš nodzīvoja dzīvi, un viņš tiešām palika uzticams Dievam. Un Dāvids teica un slavēja to kungu visas sapulces priekšā, un Dāvids sacīja, slavēts esi to kungs mūsu Izraēla Dievs, mūžīgi mūžos, jo teva kungs pieder augstība un vara, godība, slava un varenība. It viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder tev. Tava ir, kungs, valstība, un tu pacelies pāri kā galvu pār visiem. Un bagātība un gods nāk no tevis. Un tu esi valdītājs pār visu, un tavā rokā ir spēks un vara, un tava roka paaugstina un dara stipru. Un tagad mēs esam tie, kas tev pateicamies, un tie, kas slavējam tavas godības vārdu. Jo kas es esmu, un kas ir mana tauta, ka mēs paši labprātīgi spētu dot tādus ziedojumus, viņu vāca templim. Bet viss ir no tevis. Un no tavas rokas mēs tev dodam, jo mēs esam svešinieki un piedzīvotāji tavā priekšā, kā visi mūsu tēvi. Mūsu dienas virs zemes ir kā ēna, un tur nav cerības. Kungs, mūsu Dievs, visa šī bagātība, ko esam sakrājuši, lai tev uzceltu namu tavam svētajam vārdam, tā ir nākusi no tavas rokas, un tev tas atkal tiek nodots.
Viņam nebija stress par kaut ko, viņš nepārdzīvoja. Viņš vienīgi pārdzīvoja par to Dievs, vai es pareizi esmu tevi saklausījis, vai es pareizi tagad rīkojos, vai tas ir tavs prāts. Jā, mēs bieži trīcam par kaut kādām lietām, bet atceries to, ka ir viena lieta, par ko ir tiešām jārūpējās. Būt gara vadītam, dzirdēt Dievu un jautāt, Dievs, vai es neesmu uz bīstama ceļa, vai es eju pareizu ceļu, vai tas ir tavs prāts. Tāpēc es cilvēkam arī saku, lūdziet Dievu par savu kalpošanu, lūdziet Dievu, ja kādam vajag pat par savu draudzi, kur man ir jābūt, kas man ir jādara, jo Dievs runā. Tikai svarīgi viņu klausīt. Un, kad tu sāksi dzirdēt Dievu balstu, cerēs ir tā, ka nezinu, kādu darbu iesākt, var šito nodarboties, var šito nodarboties. Ja tu sāksi ņemt gavēņus, sāksi par to Dievam lūgt, varbūt paies gads, 2, 3, 4. Man tā bijis pa 4 gadi. Kamēr Dievs man nepateiks, es nācu, pēc tam beigās jau grūti. Bet Dievs, es nedarīšu, kamēr tu man neesi pavēlējis. Es to nedarīšu. Vienkārši es gribu sadzirdēt, kāpēc tu klusē. Un es gaidīju, kad viņš sāks runāt. Viņš man reāli trenēja tieši tai paklausībā, lai es neskrienu Dievam pa priekšu. Un tad, kad viņš sāka runāt, viss, ejam, viss, lai veidojas draudz uzvara, viss, tagad ir īstais laiks. Tāpēc neskrien Dievam pa priekšu un arī neatpaliec. Jautā Dievam, jo viņš grib runāt uz tevi. Un nesaka, ka es jau neesmu tāds svēts vai tik garīgs. Dievs runā ar saviem bērniem kā ar bērniem. Viņš runā tavā valodā, lai tu varētu saprast.